Audi vai BMW, kuram ražotājiem, jūsuprāt, ir spēcīgāka paķete? Pieņemsim, ja mēs skatāmies no 2004. līdz kaut kādam 10, 11 gadam. Klasika tas, ar ko mums Latvijā cilvēki brauc. E60, E90, Audi A6, A4, B7. Es došu priekšroku Audi. Tas E60 Es salons. maksimāli biju gaidījis, ka tu pateiksi, es piekāpšos, šeit BMWs ir labāks. Nē, BMWs ir labāks. Varbūt, tur pirmā sērija 87. interjeras ziņā, ne eksterjeras. 90. smuks ārpusē, smuks iekšpusē. 60. kas tā pa durvju ručku, tā kā žigulim. Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. Tev ir durvju karte, tā kā smuka, elegants tāda, tiešām. Smuka durvju karte un tāds kromatāts kloķis, tāds rīktīgi šņirts salonā, iet iekšā, tā kā žigulim. Pagaid, mēs tagad runājam par Audi un BMW pareizi? Jā. Es neko nejaucu. Nē. Šobrīd ir tā kā tu salīdzini Audi, teiksim, A4, 8. gada B7, kuram ir tāds pats panelis kā 2000. vai kaut kā 98. gada B6. Bet tāpēc, ka tas ir pārbaudīts, ka viņš... Tajā pašā brīdī BMW taisa kaut kādu facelift E60 salonu. Ko nozīmē pārbaudīts? Tehnoloģijas iet uz priekšu. Labi, bet skaties, pieņemsim tajā pašā 60. Tu tagad pārlaic 60. Klimats. Viņi izdomāja to savu ekrāniņu foršo. Tu gribi, lai to pušu uz kājām. Cik viegli to ir izdarīt? Nē, tur ir viens kloķis. Tava temperatūra, viens kloķis, pasažieru temperatūra un pa vidu ventilators. Es gribu, lai man puš uz kājām. Kas man ir jāizdara? Cik darbības man ir jāveic? Audi tu pagriez visu. Audi pat ir podziņā sastajā. Iztaist man to darbību. Tev nevajag premium klasi, ja tu gribi vienkārši pārsteigt kloķi un braukt. Pēc žiguli. Bet tas ir tas, ko tu izmanto. Tu brauc komfortā. Kad tev sasalūž kājas, tu brauc komfortā. Cilvēki brauc ceļojumās ar lidmašīnu, tur jau arī piloti iedomājies, čik saslēdz to, šeit pogas tā kā uz klavierēm nospēlē, lai tevi aizvest. Tā ir lidmašīna. Bet Audi tas pats. Ierakstiet komentāros un pierādiet, kā jūs zināt labāk. Izvēlieties pieredzi, pērkat bembīšus.